Bičevs. Paklūpiens, jā, tur tāds kautiņš sākās Davidovs pret Mūsējo. Uzreiz sākās kautiņš, un tiesneši arī neiesaistīsies. Jā, paklūpināja arī Bičevski 1-1. Davidovs pret Bičevski, te ir tāds kārtīgs boks jau. Klasiski, un tiesneši arī neiesaistās, ļauj cīnīties hokejs. Kamēr viens nokritīs, bet, jau aiziet pa karstu. Jā, tad no muguras, man liekas, Bičevski pagrūda, viņš pagrūda pretnieku, tas iesita, es domāju, tur būs apusējis norēdiņš visticamāk. Davidovs pret Bičevski Māri. Kā tas sākās, ja no muguras pagrūda Bičevski šķiet, tad viņš atbildēja. Kas tur bija tā cīņā uzvarētājs grūti pateikt. Krekls ir norauts pretniekam, tad pieņemsim, ka Mūsējais. Jā, Bičevskis ir norēdīts, noteikti būs, un būs arī Davidovs norēdīts. Viņš var iet uz ģērbtuvēm jau, jā, Bičevskis arī jau iet uz ģērbtuvēm. 3:48 atliek. Skatāmies šeit. Turpinājums, bet ne pats sākums. 1-0, te pēc sitieniem tīriem 2-0. Tur ir pārliecinoši, jo... Te 2-1 varbūt, bet ķīver ar... Bet jebkurā gadījumā arī bieži... Jā, katrs uz 20 spēles beigām. Protams, tur ir loģisks risinājums par šādu kautiņu. Kā kur reizi skatās par tām 20 minūtēm.